kopīgiem grēkiem, pārdarījumiem. Un es aicinu, ka šo dievkalpojumu kopīgi mēs varētu iesākt kopīgi lūdzot Dievu. Noliksim galvas lūkšanās. Kungs, Jēzus, paldies par šo vakaru, paldies par šo iespēju būt šeit šajā vakarā, kad mēs atceramies tos lielos notikumus, tās lielās lietas, kurām tu gāji cauri. Un mums šeit nedaudz mazāk kā 2000 gadu atpakaļ, jeb mazāk nekā 2000 gadu vēlāk, esot šeit, dzīvojot Latvijā, Liepājā, atceroties šos notikumus, mēs varam tikai iedomāties, kā tas bija. Kāds bija šis tavs vakars, kad zinādams, kas tev sagaida, zinādams, kādām ciešanām tev būs jāaiziet cauri, tu biji gatavs to darīt. Un man tā iedomājieties, pat nedaudz tā bailes uznāk. Taču, Jēzus, tu biji gatavs tās bailes pārvarēt. Mēs tavā vārdā lasam, cik ļoti tev bija bail, un tomēr tu biji gatavs iet. Es tev, Jēzus, pateicos par to personīgi, un es ticu, ka katrs ik viens, kas mēs šeit esam un tev pazīstam, mēs esam no sirds pateicīgi tev. Un, Jēzus, lūdzamies, lai šajā vakarā mēs spētu sajust kaut nedaudz no tā, kam tu gāji cauri, lai vēl ar lielāku pateicību mēs spētu novērtēt to lielo krusta darbu, kuru tu nesi mūsu dēļ. Mēs tev, Jēzus, vēlamies par to pateikties, par to tevi slavēt un pielūgt. Jēzu Kristu lūdzamies tavā vārdā. Āmen. Šajā brīdī vienosimies kopīgā dziesmā no dziesmu grāmatām, un vārdi būs arī uz ekrāniem, tad nebūs uz ekrāniem. Kuriem vajadzīgs grāmatas, tad no aizmugurs var dabūt, un kādu kārtībnieku var palīdzēt viņus līdz jums nogādāt. Dziedāsim kopīgi 275. dziesmu. 275.
Šajā brīdī vēlos līdzdalīt neliels ziņojums. Tātad atgādināšu par dievkalpojumu programmām turpmākajās dienās. Tātad nākošais dievkalpojums būs rītdien. Lielās piekdienas dievkalpojums 11:00 no rīta. Un tad jau svētdien būs 2 dievkalpojumi. Tātad agrais rīta dievkalpojums 7:00 un pēc tam arī lielais dievkalpojums 11:00. Svētdien 7:00 un 11:00. Vēlos arī atgādināt to, ka pēc šī dievkalpojuma būs arī, kad beigsies dievkalpojums, tad aptuveni 7:30 blakus zālītē mēs arī sāksim lūkšanas vakaru, kā jau mums viņš vienreiz noritēja septembrī, ja nemaldos, kur visa vakara garumā līdz, kā teikt, pēdējiem apmeklētājiem mēs būsim kopā lūkšanās, domāsim par kādām lietām, bet lielāko laiku pavadīsim lūkšanās. Un tāpēc katram, kuram ir brīvs brīdis šajā vakarā, varbūt tas ne uzreiz pēc dievkalpojuma, taču, ja jums tāds ir, jūs esat laipni gaidīt, lai kopā mēs varētu būt lūkšanās. Jo, kā mēs zinām, tad ceturtdiena, kad Jēzus atradās Ģetzimanas dārzā, tad viņš ļoti, jo smagi pielūdza to kungu. Ar spēcīgām un asaru pilnām lūkšanām viņš lūdza pēc tēva gribas. Un tāpēc, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, ka mēs kā draudzi varētu nākt kopā, lai lūgtu gan par draudzi, un gan par pilsētu, un arī par tiem notikumiem visiem, kas šajā brīdī norisinās pasaulē. Un vēl viens mazs ziņojums ir tas, ka tiem, kam ir virs 80, tad pēc dievkalpojuma ir iespēja saņemt paciņas, kas ir sagatavotas no draudzes, kā mazas dāvaniņas uz Lieldienas svētkiem. Tad, kam ir virs 80, jūs drīkstat paņemt. Un, ja jūs varat kādam aiznest, kaimiņam, kurš jums dzīvo blakām, kurš ir virs 80, tad jūs droši drīkstat paņemt, bet, protams, saskaņot visu ar Renātu un Guntu Straumu. Šajā brīdī es vēlos lasīt lasījumu. Tas būs nedaudz garāks, par cik ceturtdienas notikums ir garš. Es lasīšu no Lūkas evaņģēlija 22. nodaļas no 14. līdz 71. pantam. No Lūkas evaņģēlija 22. nodaļas no 14. līdz 71. pantam. Ja jums ir bībeles, jūs droši drīkstat atvērt un sekot līdzi. Kad tā stunda pienāca, tad viņš apsēdās pie galda un apustuļi līdz ar viņu. Un viņš tiem sacīja: es esmu ļoti ilgojies šo paskā jēru ar jums ēst, pirms es ciešu. Jo es jums saku, es to vairs neēdīšu, tiekams tas piepildīsies Dieva valstībā. Un biķeri ņēmis, viņš pateicās un sacīja: ņemiet un dalaiet to savā starpā. Jo es jums saku, es nedzeršu no vīna koka augļiem, tiekams Dieva valstība būs nākusi. Un maizi ņēmis, viņš pateicās, pārlauza to un tiem to deva sacīdams: tā ir mana miesa, kas par jums top dota. To daraiet mani pieminēdami. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdienas sacīdams: šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums top izlietas. Bet redzi, mana nodevēja roka ir ar mani pie galda, jo cilvēka dēls gan tā aiziet, kā tas nolikts, tomēr vai tam cilvēkam, kas viņu nodod. Un tie sāka apjautāties savā starpā, kurš gan no viņiem tas esot, kas to darīšot. Tur arī izcēlās ķilda viņu starpā, kurš no viņiem esot lielākais. Un viņš tiem sacīja: ķēniņi valda par tautām un varenos sauc par labdariem, bet jūs tā ne. Bet lielākajam jūsu vidū būs būt kā jaunākajam un vadonim kā tādam, kas kalpo. Jo kas ir lielāks? Vai tas, kas sēž pie galda, vai tas, kas kalpo? Vai ne tas, kas sēž pie galda? Bet es esmu jūsu vidū kā tāds, kas kalpo. Bet jūs esat tie, kas pastāvējuši pie manis manās grūtībās, un tāpēc es jums novēlu valstību, kā mans tēvs man to novēlējis. Ka jums būs ēst un dzert pie mana galda manā valstībā un sēdēt uz troņiem un tiesu spriest par 12 Izraēla ciltīm. Sīmani, Sīmani, redzi, Sātanam ļoti iegribējies jūs sijāt kā kviešus, bet es esmu lūdzis par tevi, lai tava ticība nemitētos. Un kad tu atgriezīsies, tad stiprini savus brāļus. Bet tas viņam sacīja:
kungs, es esmu gatavs ar tevi iet cietumā un nāvē. Bet viņš sacīja, es tev saku, Pēteri, gailis šodien vēl nebūs dziedājis, kad tu jau 3 reizes būsi liedzies, ka tu mani pazīsti. Un viņš tiem sacīja, kad es jūs sūtīju bez maka un somas un kurpēm, vai jums kā trūka? Un tie sacīja, nekā. Tad viņš tiem sacīja, bet tagad, kam ir maks, tas, lai to ņem, tāpat arī somu, un kam nav, tas, lai to pārdod savas drēbes un pērk zobenu. Jo es jums saku, pie manis jāpiepildās tam, kas rakstīts, viņš noziedzniekiem pieskaitīts. Jo kas par mani rakstīts, tas piepildās. Bet tie sacīja, kungs, redz, šeit ir 2 zobeni, un viņš tiem sacīja diezgan. Un izgājis, viņš gāja pēc savu ieradumu uz Eļas kalnu, un viņu mācekļi viņam gāja līdzi. Un tai vietā nonācis, viņš tiem sacīja, lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Un viņš aizgāja no tiem apmēram akmens metiena attālumā un ceļos nometies lūdza Dievu un sacīja, Tēvs, ja tu gribi, ņem šo biķeri no manis, tomēr ne mans, bet tavs prāts tai notiek. Bet eņģelis no debesīm viņam parādījās un viņu stiprināja. Bet nāves baiļu pārņemts viņš Dievu pielūdza, jo karsti, bet viņa sviedri kā asins lāsis pilēja uz zemi. Un viņš no lūkšanas cēlēs nāca pie saviem mācekļiem un tos atrada aizmigušus aiz skumjām. Un viņš tiem sacīja, ko jūs guļat? Celieties un lūdziet Dievu, ka nekrītat kārdināšanā. Un viņam vēl runājot, redz, nāca pulks ļaužu, un viens no tiem 12, Jūda vārdā, gāja viņu priekšgalā un tuvojās Jēzum, lai to skūpstītu. Bet Jēzus viņam sacīja, Jūda, vai tu skūpstīdams nodod cilvēka dēlu? Un tie, kas pie viņa bija redzēdam, kas notiek, viņam sacīja, kungs, vai mums būs cirst ar zobenu? Un viens no tiem cirta augstā priestala kalpam un nocirta tam labo ausi. Bet Jēzus atbildēja un sacīja, diezgan, pietiek. Un viņš aizskāra viņa ausi un to dziedināja. Un Jēzus sacīja augstiem priesteriem un tempļa virsniekiem un vecajiem, kas pret viņu bija sapulcējušies. Jūs esat izgājuši kā pret slepkavu ar zobeniem un nojām. Es esmu bijis ikdienas pie jums templī, un jūs savas rokas man neesat pielikuši, bet šī ir jūsu stunda un tumsības vara. Un tie viņu saņēma, noveda augstā priestera namā, bet Pēters sekoja no tālienes. Un, kad tie uguni bija sakūruši pagalmu vidū un kopā sasēdušies, Pēters apsēdās pie viņiem. Un kādi kalponi to redzētam sēžam pie uguns, uzlūkoja viņu un sacīja, šis arī bija pie viņa. Bet tas viņu aizliedz sacīdams, sieva, es viņu nepazīstu. Un pēc maza brīža vēl cits viņu redzēdams sacīja, arī tu esi viens no viņiem. Bet Pēters sacīja, cilvēku, es neesmu. Un pēc kādas stundas cits to apstiprināja sacīdams, patiesi, arī šis ir bijis pie viņa, jo tas arī ir galilietis. Bet Pēters sacīja, cilvēku, es nezinu, ko tu runā. Un tūliņ. Viņam vēl runājot gailis dziedāja, tas kungs pagriezās un uzlūkoja Pēteri. Un tad Pēteris atcerējās tā kunga vārdu, ko tas viņam bija sacījis. Pirms gailis šodien dziedās, tu mani 3 reizes aizliegsi. Un ārā izgājis, Pēteris sāka gauži raudāt. Bet vīri, kas Jēzu apsargāja, apmēdīja un sita viņu. Un tie aizklāja viņa seju un sita viņa vaigā, un viņam vaicāja sacīdam, pravieto, kas tevi sitis? Arī daudz citu lāmu tie viņam sacīja zaimodam. Un kad gaisma mausa, tad tautas vecāji sapulcējās un augstie priesteri un rakstu mācītāji, un tie veda viņu augstās tiesas priekšā un sacīja, ja tu esi Kristus, tad saki mums to. Bet viņš tiem sacīja, ja es jums saku, jūs neticat. Bet ja es jums jautātu, tad jūs man neatbildat. Bet no šī laika cilvēka dēls sēdēs pie visu spēcīgā Dieva labās rokas. Tad visi sacīja, tātad tu esi Dieva dēls. Un viņš tiem sacīja, jūs sakāt, ka es tas esmu. Un tie sacīja, kādas liecības mums vēl vajag, jo mēs paši to esam dzirdējuši no viņa mutes. Āmen. Šajā brīdī es aicinu, ka mēs vienojamies otrajā dziesmā no dziesmu grāmatām, tātad 255.
2, 5, 5 no dziesmu grāmatām.
Cik skaista dziesma patiesībā. Šajā Bībeles lasījumā, ko mēs tikko lasījām, es arī vēlos runāt šajā vakarā. Viss šis notikums, šis ceturtdienas vakars, viss šis ciešanas ceļš Jēzum Kristum, viss šis notikums bija patiesībā grēka izraisīts. Mēs zinām, ka Jēzum bija jānāk pasaulē, tāpēc, ka grēks bija ienācis pasaulē. Grēks bija ienācis cilvēku sirdīs. Kad mēs domājam par cilvēces grēkā krišanu, tad man personīgi prātā nāk notikums no Ēdens dārza, kur Dievs rāda cilvēku pēc sava tēla, pēc savas līdzības. Viņš daudz ko bija radījis līdz šim, bet kā pēdējo, kā savas radības augstāko, viņš radīja cilvēku, un cilvēkā viņš iepūta savu dvašu, un tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli. Dievs rada cilvēku, ar kuru viņš vēlas būt attiecībās, šīs attiecības, kuras Dievs domā, ka Dievs zināja, bet attiecības, kurās Dievs vēlēs būt kopā ar cilvēku uz mūžīgiem laikiem. Šīs skaistās attiecības, šī fantastiskā pasaule, šī paradīze, šis Ēdens dārzs, ko mēs un mākslinieki cenšas attēlot visdažādākos veidos, bet mēs neviens nevaram nemaz zināt, cik skaisti tur bija. Ka jērs varēja gulēt kopā ar lauvu, nebija grēka, viss bija skaists, viss bija tā, kā tam bija jābūt. Dievs pats par to bija teicis, viss ir labi esam. Taču tad nāk Sātans un pieviļ cilvēku. Nāk Sātans un pieviļ cilvēku, un cilvēks, pakļaujoties un paklausot Sātanam, nodeva Dievu. Cilvēks nodeva Dievu. Mēs varētu domāt, kāds bija tās pirmās sajūtas, jeb izjūtas, kad Dievs... Man ir pierasts staigāt, bet man nav mikrofons, tāpēc man ir jākoncentrējas palikt vienā vietā. Šis sajūta, kāds bija Dievam, kad viņš vakara pavēnī iziet, lai satiktos ar Ādamu, lai satiktos ar Ievu un jautātu, kā jums ir gājis šajā dienā. Bet viņam ir jāuzdod jautājums, Ādam, kur tu esi? Dievs jau zināja, ka Ādams bija kritis. Tas jau nav tā, ka Dievs nāk un tad viņam ir šī lielā izbīna. Tu krīt grēkā. Dievs jau zināja, ka viņš ir kritis. Kādas bija šīs sajūtas, kad Dievs nāca un viņš saprot, viņš ierauga to, kad cilvēks ir grēkojis. Ka viņš ir paklausījis Sātana meliem, tad, manuprāt, šīs sajūtas varēja būt tādas, ka Dievs jutās nodots. Dievs jutās nodots, pievilts. Jo cilvēks, kur viņš bija radījis, lai būtu attiecībās ar viņu, ir izvēlējies kādu citu. Un kopš tās dienas pasaule vairs nav tāda, kā Dievs to bija ieplānojis tai būt. Viņi ir korumpēti, viņi ir sadragāti. Viņa ir ar grēku piepildīta. Bet, ziniet, ir vēl kāda lieta. Kopš tās pašas dienas Dievs ir kādā uzdevumā. Dievs ir misijā, lai glābtu pazudušo. Lai ietu pakaļ pazudušajiem cilvēkam. Un tā mēs nonākam pie šīs rakstu vietas Lūkas evaņģēlijā. Par šo ciešanu laiku. Es vēlos tikai kādas lietas akcentēt šajā vakarā no tā, ko mēs lasījām. Savukārt man tas tiešām prasīja kāds 2 stundas, bet es vēlos tikai dažas lietas akcentēt. 39. un 40. pāns. Un izgājis, tad es paskaidrošu nedaudz, tad viņš ir noturējis šo vakarēdienu ar saviem mācekļiem, viņš ir pastāstījis viņiem kādas lietas, un tad viņi dodās uz šo Eļas kalnu. Un izgājis, viņš gāja pēc sava ieraduma uz Eļas kalnu, un viņa mācekļi viņam gāja līdzi. Un tai vietā nonācis, viņš tiem sacīja:
lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Mēs lasījām, ka tad, kad viņi sēdēja pie galda, Dievs viņam līdzdalīja kādus notikumus par to, kas notiks. Un mēs redzam, ka viņi ir strīdējušies, viņi nav spējuši sadalīt kādas lietas, tur viss ir sarunas, kas notiek. Un, protams, mēs redzam kādus arī svarīgus un nozīmīgus apgalvojumus, kā piemēram Jēzus paredz Pētera nodevību, Jēzus paredz Jūdas nodevību. Un kā Mateja evaņģēlijā mēs esam šajā pašā notikumā, tad Jēzus saka tiem, jūs visi šī naktī pret mani apgrēcināsieties. Visi. Bija daudz lietas, kas notika šajā Paskā mīlestības laikā, kuras Jēzus atklāja saviem mācekļiem. Bet tā vien šķiet, ka nekas no tā viņiem īpaši nebija palicis atmiņā. Un ar šādām domām par to, kurš tad būs tas, kurš nodos. Un ar šādām domām Pēterim varbūt tās dodoties uz Eļļas kalnu, viņš domā, ko Jēzus domā ar to pirms gailes dziedās. Patiesībā mēs pēc tam lasām, ka tad Pēters tikai atcerējās. Patiesībā viņš to bija aizmirsis. Viņš par to nebija, kas sāk paturēt savā sirdī. Un ar šādām domām viņi visi dodas uz šo Ģetzemenes dārzu. Un Jēzus saka viņiem, lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Es vēlos veikt nelielu atkāpi saistībā ar kārdināšanu. Tad, kad mēs lasām Jākaba vēstuli, 1. nodaļu, tad lielākā daļa no šīs vēstules ir veltīta tieši pārbaudījumiem, kārdināšanām, kā viņas pārvarēt, kā viņas cīnīties, no kā viņas nāk un tā tālāk. Un 5. pantā ir sacīts tā, ja kādam no jums trūkst gudrības, tas, lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmestams, un viņam taps dots. Šī raksturvieta kontekstā māca par to, par kārdinājumu brīžiem, par pārbaudījumu brīžiem. Un tad, kad tādos brīžos jums trūks gudrības, tad lūdziet to no Dieva, kurš dod visiem nepārmestams un kas lūgs tam taps dots. Jēzus bija izteicis saviem mācekļiem kādas lietas. Par to, viņš varbūt nenosauc vārdā, kādu kārdinājumu viņiem stāv priekšā, bet viņš teica, lūdziet Dievu, lai jūs nekrītiet kārdināšanās. Man tā vien liekas, bieži vien domāju par šo raksturvietu Jākaba vēstulē, ja es viens zinātu, ka mani sagaida pārbaudījums, ja es viens zinātu, ka man priekšā stāv kārdinājums, es noteikti zinātu, kā rīkoties. Nu, teiksim tā, viens piemērs no vīriešu dzīvēm. Ļoti bieži vien vīriešiem ir teikts tā, vīriešiem ir, es jauniešu vakarā prasīju, vai jūs zināt divas lietas, uz kurām vīrieši krīt. Jaunieši teica nauda un sievietes. Diezgan labi informēti viņi ir. 3 lietas. Nu, protams, vēl varētu arī vēl vienu pielikt. Bet es to vienu vēlos paņemt tikai. Sievietes. Ja kāds vīrietis zinātu, kad tur ejot, viņa priekšā sagaidīs sievieti, kur viņa kārdinās, ja viņš to zinātu, viņš būtu gatavs, viņš iet un gaidīt, redz, ka viņa ir, es nepadošos. Bet redziet, mēs ļoti bieži vien nezinām, kas mūs sagaida. Un te ir rakstīts, tad, kad jums trūks gudrības, lūdziet, lai Dievs jums, kuriem trūks gudrības, tas, lai to lūdz no Dieva. Jēzus brīdināja mācekļus. Viņš teica, jūs visi mani nodosiet, jūs visi pret mani apgrēkosieties. Pēterim viņš saka, tu mani nodosi. Un tāda sajūta, ka neviens no viņiem neko nebija ņēmis vērā. Pat vēl vairāk, ja es saku, lūdziet Dievu, esiet nomodā. Mēs pēc tam redzam, ka, un Mateja evaņģēlijā mēs redzam, ka Jēzus 3 reizes gāja lūgt Dievu, un 2 reizes nākot atpakaļ, viņš atrod mācekļus guļam. Viņi nelūdza Dievu. Lūkas evaņģēlijā mēs lasām, ka viņa acis bija pilnas ar skumjām. Mateja evaņģēlijā mēs lasām, ka viņa acis bija pilnas ar miegu. Bet viņi nebija nomodā. Visas šīs lietas zinot, viņa nelūdza Dievu, nekā savādāk centās izturēt. Bet interesanti, ka Jēzus par Pēteru saka tā, Sīmani, Sīmani, redzi, Sātanam ļoti iegribējies jūs sijāt kā kviešus, bet es esmu lūdzis par tevi, lai tava ticība nemitētos. Un Mateja evaņģēlijā viņš saka tā, jūs visi šī naktī pret mani apgrēcināsieties, jo stāv rakstīts, es sitīšu ganu un ganāmā pulka avis izklīdīs.
Mateja evaņģēlijs, kā mēs zinām, ir sarakstīts vairāk jūdu vidas klausītājiem. Un Mateja evaņģēlijs ir pilns ar visdažādākiem citātiem no vecās derības, ar dažādiem pareģojumiem un piepildījumiem. Un arī šajā reizē Matejs citē kādu vietu no Caharijas grāmatas 13. nodaļas 7. panta, kad viņš saka, es sitīšu ganu un ganāmā pulka avis izklīdīs. Turpretīm Lūkas evaņģēlijā viņš saka, ka sātanam ir iegribējies jūs sijāt kā kviešus. Tur, kur Dievs saka, es sitīšu, tur arī ir domāts, ka Dievs to darīs. Kā rezultātā ganāmā pulka avis izklīdīs. Un kā mēs to zinām, ka tad, kad Jēzus tika paņemts ciet, mācekļi izklīd. Un kā es teicu, Lūkas evaņģēlijā ir rakstīts, ka sātanam to ļoti iegribējās jūs sijāt kā kviešus. Un tad ir jautājums, kurš tad tur ko sijāja? Kurš ko darīja? Es gribu, lai mēs vispirms saprotam kādu lietu. Un tas ir tas, ko pasaule bieži vien nesaprot. Tas ir tas, ko neticīgie cilvēki nespēja saprast. Un viņi bieži vien, un jūs noteikti esat dzirdējuši, viņi saka tā, kā mīlošs tēvs var sūtīt nāvē savu dēlu tik briesmīgā nāvē. Tas ir tas, ko pasaule bieži nesaprot. Taču, lai to saprast, mums ir jāsaprot kādas citas lietas, ka tajā brīdī, kad iesākās šis Jēzus ciešanu ceļš, ka tajā brīdī, līdz brīdim viņš nomira, ka patiesībā tas nebija Dievs, jeb tas patiesībā nebija Jēzus, ko Dievs redzēja, bet tas bija grēks, kas bija uzlikts uz Jēzus pleciem. Tas bija mans un tavs pārkāpums, kas patiesībā cieta tajā, jeb izcieta. Un otrā vēstulē korintiešiem 5. nodaļā mēs lasām 21. pantā. To, kas grēka nepazina, proti, mēs zinām, tas ir Jēzus Kristus. Viņš, tad Dievs, mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs viņā, Jēzu, kļūtu par Dieva taisnību. Jēzus grēku nepazina. Bet mūsu dēļ šis mūsu grēks tika no mums noņemts nost un uzlikts virsū uz Jēzus pleciem. Un tajā brīdī, kad Jēzus gāja cauri visām šīm ciešanām, šīm nodevībām, šīm briesmīgajām lietām, kas tur visur ir iekļauts, ka patiesībā tas nebija tikai Jēzus, jeb tas nebija Dieva dēls, kā Dievs to redzēja. Tas nav tā, ka Dievs skatījās, viņš sit savu dēlu, bet viņš sit, kā tur ir rakstīts Mateja evaņģēlijā, es sitīšu. Viņš sita to grēku, kuru mēs bijām darījuši. Un Lūkas evaņģēlijā Jēzus saka, ka sātanam ir lapaticis jūs sijāt kā kviešus. Kaut gan Matejā ir rakstīts, ka tas bija Dievs. Redziet, sātans nevienu reizi vien ir bijis instruments Dieva rokās. Mēs to zinām Ijāba grāmatā. Mēs zinām, ka sātans spēja darīt tik daudz, cik Dievs viņam pieļāva. Un tāpat tās vairākās citās vietās Bībelē mēs zinām, ka Dievs ļauj sātanam, ja pieļauj kādas lietas. Un arī šoreiz šie pārbaudījumi un kārdinājumi, par kuriem runā Jēzus pie paskā galda ar saviem mācekļiem, ir, kā teikt, gan Dieva un arī sātana darbs. Bet mēs varētu vairāk teikt, ka tas ir Dievs, kurš ir sātanam devis varu par kādām lietām. Līdz noteiktam brīdim. Un tāpēc Jēzus saka, lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Un tad mēs lasām tālāk, 41. un 42. pantā. Viņš aizgāja no tiem apmēram akmens metiena attālumā un ceļos nometies lūdza Dievu un sacīja, Tēvs, ja tu gribi ņemt šo biķeri no manis, tomēr ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Mēs ļoti bieži vien šo tekstu lasot, mēs izlasām Tēvs, lai tavs prāts notiek, ja šis biķers var iet man garām, bet es vēlos varbūt vēl nedaudz uz priekšu paiet, līdz 43. un 44. pantam, kur rakstīts, ka viņš nāvu baiļu pārņemts, viņš Dievu pielūdza, jo karsti, bet viņa sviedri kā asins lāsas pilēja uz zemi. Tas brīdis, kad viņš lūdz Dievu, mēs varam tikai iedomāties, kam Jēzus gāja cauri tajā brīdī. Un šādu lūgšanu, Tēvs, ja tu gribi, šis biķers man var iet garām.
viņš lūdza 3 reizes. Un mēs varētu teikt, paldies Dievam, ka šis biķers neaizgāja garām. Jo tas bija vienīgais ceļš, kādā mums ir lemta pestīšana. Vienīgais ceļš. Un ejot tālāk, mēs esam 45. un 46. pantā. Un viņš no lūgšanas cēlēs, kad viņš bija beidzis lūgt. Nāca pie saviem mācekļiem un tos atrada aizmigušus aiz skumjām. Un viņš tiem sacīja, ko jūs guļat? Celieties un lūdziet Dievu, ka nekrītat kārdināšanā. Es vēlos atgriezties pie tās nodošanas, pie kuras mēs bijām pašā sākumā, kur Dievs tika nodots, kad Ādams un Ieva izvēlējās paklausīt Sātanam. Es jau vienreiz teicu, ka Jēzus jau viņš bija paredzējis kādas lietas, kas notiks. Viņš saka mācekļiem, un tomēr Jēzus atgriežas no lūgšanas un viņš ieraug viņus guļam. Kā jūs domājat, kā viņš jutās? Paturiet prātā to, cik satriekts viņš bija, cik nobaidījies viņš bija. Un atcerieties to, viņš nebija tikai Dievs tajā brīdī, viņš bija arī 100% cilvēks. Un iedomājieties tos brīžus, varbūt tos traģiskākos brīžus, kādi bijuši jūsu dzīvē. Cik ļoti jums ir bijis svarīgs tas tuvāko cilvēku klātbūtni. Vai tas būtu bijis tēvs vai māte, vai varbūt sieva, vīrs, varbūt bērni. Cik svarīgs jums ir bijis šis tuvāko atbalsts. Un tad, Jēzus atgriežas un viņa mācekļi, mēs zinām, kad māte atnāca pie viņa, viņam saka, Jēzus, tā māte atnākusi, viņš saka, kas ir man ģimene, tie, kas dara man tēvu gribu. Mēs zinām, ka mācekļi bija tie tuvākie, kas viņam bija. Un viņi ir aizmiguši, viņi ir pametuši Jēzu. Visas tās karstās lūgšanas, tās bailes, kādas viņam bija, kā viņš jutās, kā es domāju. Kad viņš atnāk un ierauga mācekļus guļam. Es domāju, viņš jutās nodots. Viņš jutās pievilts. Savu tuvāko cilvēku nodots. Viņš viņus jau brīdināja, viņš teica viņiem, lūdziet Dievu, lai jūs nekrītiet, un viņi krita. Bet ziniet, pat neskatoties uz to, ka mācekļi bija krituši, viņš turpināja un teica, celieties augšā un lūdziet Dievu, ka nekrītiet kārdināšanā. Viņš vēlreiz viņus iedrošina. Un tad nāk 48. pants, kad atnāk šis jūda ar šo karaspēku atnāk, lai Jēzu nodotu, tad 48. pantā mēs lasām. Bet Jēzus viņam sacīja, Jūda, vai tu skūpstīdams nodod cilvēka dēlu? Nepietiek ar to, kad Jēzu jau ir nodevuši visi 11 mācekļi. Punktu atnāk un pieliek Jūdas, kurš atnāk un ar skūpstu nodod Jēzu Kristu. Atkal Jēzus Kristus dažu minūšu intervālā tiek nodots. Vai tu nodod cilvēka dēlu? Un ejot vēl nedaudz notikumiem uz priekšu, mēs nonākam pie 54. līdz 62. pantam. Es nelasīšu, bet vietu, kurā Pēters 3 reizes noliedz Jēzu. Un īpašu uzmanību es vēlos pievērst 61. un 62. pantam. Tas ir pēc tam, kad Pēters 3. reizi ir pateicis, es nezinu, par ko tu runā. Un tas kungs pagriezās un uzlūkoja Pēteri. Un tad Pēteris atcerējās tā kunga vārdu, ko tas viņam bija sacījis. Pirms gailis šodien dziedās, tu mani 3 reizes aizliegsi. Un ārā izgājis Pēteris sāka gauži raudāt. Iedomājamies to brīdi, to skatienu, kad Pēters ir 3 reizes noliec Jēzu Kristu. Un Jēzus viņu paskatās, un viņiem notiek šis acu kontakts. Mēs varam tikai iedomāties, kā tajā brīdī jutās Pēters. Mēs to redzam 62. pantā, kad viņš atcerējās tā kunga vārdus. Es domāju, tas bija tajā acu skatienā, kas varbūt ilga sekunda, varbūt 10 sekundes par to netiek teikts. Bet tajā acu skatienā, es domāju,
Daudz, kas izgāja cauri Pētera sirdī. Un ārā izgājis, viņš gauži raudāja. Viens ir tas, kā jutās Pēters, bet otrs, kā jutās Jēzus tajā brīdī. Kad viņš paskatās uz Pēteru, viņš saprot, ka Pēters viņu 3 reizes ir noliedzis. Atkal nodots savu mācekļu, kur viņš mīlēja. Ko mēs no visas šī šodien varam mācīties? Grēks pasaulē ienāca Ēdens dārzā, kur caur cilvēku nepaklausību, caur cilvēka vēlmi paklausīt Sātana meliem, šim kārdinājumam, Dievs tika nodots. Bet tieši tāpat kā nodevība bija pie grēkā nākšanas pasaulē, nodevība. Tāpat arī nodevība bija tā, caur kuru sākās Jēzus ciešanu ceļš, kas mums ticam dāvāja uzvaru pār grēku. Dāvāja uzvaru par to, kas toreiz notika Ēdens dārzā. Dievs tika Ādama un Ievas nodots. Tāpat tās Jēzus tika savu tuvāko mācekļu nodots un pamests. Bet Dievs to bija tā ieplānojis. Pirms pasaule vēl tika radīta, Dievs to tā bija ieplānojis. Cik bieži mēs esam pievīluši cilvēkus? Sev tūs cilvēkus. Paziņas, cik bieži mēs esam pievīluši. Un cik bieži mēs esam pievīluši Dievu. Bet es gribu, lai mēs apzināmies to, lai ar cik bieži mēs krītam, lai ar cik bieži mēs grēkojam, vai cik bieži mēs pieviļam citus, un tā skaitā Dievu, tad ir labi apzināties, ka mums ir tāds augstais priesteris, kas ir nosēdies pie Dieva labās rokas debesīs, paaugstināts augstāk par visām varām un valdībām, kurš ir savu dzīvību atdevis, lai mūsu grēki var tikt piedoti. Un tā ir tā cena, kuru Jēzus sāka maksāt, kad viņš beidza ēst ar saviem mācekļiem un devās uz Eļas kalnu. Tā ir tā cena, kuru viņš sāka maksāt. Un tas, ko mēs šodien lasījām, tas, ko mēs šodien dzirdējām, bija sens Dieva plāns, kuru laikam piepildoties Jēzus izpildīja. Un šodien mums atliek tikai ar pateicības pilnām sirdīm pieņemt to, ko Jēzus mums ir devis, atdodam savu dzīvību pie krusta Golgātā. Ar pateicību pieņemt to, ko Jēzus bija darījis. Mēs arī esam Jēzus nodevuši bieži vien savu kārību dēļ, savu interešu dēļ. Bet Dievs ir Dievs, kurš piedod. Dievs, kurš dod otrās iespējas. Viss tikai pateicoties tam, kam cauri izgāja Jēzus Kristus. Saicinu šajā brīdī, ka mēs varam noliekt galvas lūgšanās. Kungs, Jēzus, paldies Tev. Un kaut mēs varētu ar vārdiem izteikt to, ko Tu darīji par mums, kam Tu biji gatavs iziet cauri. Neskatoties, cik bieži mēs katrs esam Tev pievīluši, Tev nodevuši, meklējam varbūt tās savu gribu, censdamies iet pakaļ tām lietām, kuras mēs vēlamies savā dzīvē, būdami savtīgi. Taču Tu nebija savtīgs, Tu biji gatavs atstāt troni debesīs, nākt uz šo briesmīgo zemi, uz grēku pilno zemi, nomirt tik nicinoši, pazemīgi nāvi, lai man tiktu dāvāta mūžīgā dzīvība. Lai katram ikvienam, kas mēs esam šeit, katram ikvienam, kurš savas dzīves laikā izvēlētos ticēt Tev, varētu tikt piedots. Mēs, Jēzus, Tev pateicamies par to. Un es aicinu, ka šajā brīdī tie, kas mēs vēlamies, varam skaļi pacelt savus balsus un izteikt īsas pateicības lūgšanas Jēzum Kristum par to, ko viņš darīja.
Amen. 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 Šajā brīdī es aicinu diakonus nāk priekšā, lai sagatavotos vakarēdienam. Tas, ko mēs esam dzirdējuši šajā vakarā, lai tas mums kalpo kā tāds atgādinājums tam, kas patiesībā mums vēl stāv priekšā. Šis vakars ir kā piemiņa tam, kam Jēzus sāka iet cauri. Līdz vēlam vakaram, cauri naktī, līdz agaram rītam, līdz agaram piektdienas rītam, kad Jēzus tika piesists krustā. Un šajā brīdī, kad mēs ņemsim svēto vakarēdienu, kad mēs pieminēsim šo mīlestību, kur Jēzus iesatīja, kad viņš pēdējo reizi vakariņoja kopā ar saviem mācekļiem un paredzēdams par to, kas priekšā stāv, teica par savu miesu: ņemiet un ēdiet šo maizi, kas par jums to plausta, kas ir mana miesa. Un tāpat tās arī par biķeri, ka tās ir šīs Jēzus asins, šī jaunā derība, šīs asins, kas par mums tika izlietas par mūsu grēkiem. Un lai šis vakars mums ir tāds kā pateicības vakars tam, ko Dievs ir darījis mūsu labad. Un kad šajā lieldienu laikā mēs varam viņu dzīvot ar pateicību, bet ne tikai ar pateicību to, ko Dievs ir darījis mums, bet kad mēs meklētu un lūgtu Dievam pēc iespējām stāstīt par šo patieso lieldienu nozīmi arī citiem. Jo lielākā daļa ārpusē, lielākā daļa, kas Dievu nepazīst, viņiem šie svēti nenozīmē neko.
Un viņiem šie svētki nedod neko. Un mēs varam būt pateicīgi, ka mēs esam tas mazais bariņš izredzēto, ja tā drīkst teikt, kas esam sapratuši šo lielo cenu, kur Jēzus maksāja. Lai mēs neesam sautīgi, bet lai tas mūs iedrošina arī citiem stāstīt par Jēzus Kristus darbu pie krusta. Es vēlos nolasīt no 1. vēstules korintiešiem. Tas kungs tanī naktī, kad tas tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un sacīja: ņemiet, ēdiet. Tā ir mana miesa, kas par jums top dota. To dariet mani pieminādam. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdiena un sacīja: šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs. To dariet, cikkārt jūs to dzerat, mani pieminēdami. Cikkārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi, tiekāms viņš nāk. Amen. Es aicinu šajā brīdī Ilmāru aizlūgt par maizi un pēc tam Jāni par biķeri. Paldies, mīļais kungs, ka tu upurēji sevi par visu pasauli un manī grēkiem. Paldies par šo lielo mīlestību, kas cilvēce dēļ nākuši šajā pasaulē. Un paldies par visu, ko mēs ikdienas no Tevis saņemam. Svētī savus ļaudis, šī brīdī, katru vienu savu bērnu, un svētī šo brīdi savā namā. Āmen. Paldies, debes Tēvs, tiešām par to, ka mums šodien nav jāsēno par to, kas ir noticis, un kad mēs varam priecāties, un ka mēs varam to atzīmēt un būtībā svinēt Tēvs. Paldies par to, ka Tevī mēs esam ieguvuši dzīvību un brīvību. Tiešām stiprini mūs un dod, ka mēs varam paļauties uz Tevi un ticēt tam, ka lai arī cik grūti laiki nāks priekšā un kādos brīžos un grūtībās mēs nonāksim Tēvs. Tevi mēs būsim stiprināti un Tevi mēs būsim ievērt. Es aicinu, kā mūzikai skanot pa abām pusēm, mēs nāk priekšā un ar pateicību saņemt šo svētu pateicības mīlestību. Gribu tikai pieminēt to, ka ir iespējami arī atsevišķi trauciņi tiem, kas jūtās slimi vai neveselā, kā citi iemesli dēļ nevēlās baudīt, tad jūs varat saņemt arī atsevišķi trauciņus.
Es aicinu mūsu kopīgā lūkšanā noslēgt diakonu celtnes. Lielais un mūžīgais Dievs, mēs esam Tavā priekšā, kāda esam, tādi esam atnākuši kungs. Jēzus Kristus vārdā, kas par mums ir nomiris, un mēs svinam šo uzvaru, ka tā ir uzvara par grēku, par ļaunumu, kas mums dod iespējas dzīvot skaidrāk, patiesāku dzīvi. Tev patīkam un cilvēkiem par svētību. Kungs, uzlūkot mums katru dienu, kādu mēs esam. Ticam, ka Tavs asins spēks ir šodien tāds pats, kāds bija toreiz. Par visu Tev pateikdamies, Tev pielūdzam Jēzus vārdā. Tu dari vairāk, nekā mēs spējam lūgt un saprast. Mēs ticam tā, kungs. Lai bija visu noteikti Tavs prāts, par lūdzumu un domājumu. Āmen. Amen. Es aicinu, ka mēs vienojamies kopīgi dziedot pēdējo dziesmu no dziesmu grāmatām 272. 272. dziesmu no dziesmu grāmatām.
Dieva Tēva mīlestība un Jēzus Kristus žēlstība un svētā gara sadraudzība, lai arī ir ikviena no jums kopā no šodienas līdz mūžībai. Āmen.